neatkarīgi no rīcības lēmumiem, informācija cieši saistīta ar rīcību lēmumiem, formāts mainās pēc procesa, domas mainās pēc procesa, fizisks produkts, garīgs produkts, neatkarīgi no esošās vidas, identificējas ar esošo vidi, viegli pārvietojas, mācoties, pētiņās, dublējam, nedublējam, līdz ar to. Te ir tā interakcija, kurā tad var atrasties jebkurš, lai sekmētu to, ka informācija kļūst ikvienam par zināšanām, bet, manā izpratnē, te ir tā bibliotekas vieta un bibliotekas loma arī ļoti ilgi saskatām arī nākotnē, un arī šai digitālajā vietā, digitālajā bibliotekā, un tas ir kā man liekas, kas arī saistīts ar šo darbu pie atmiņas, e-atmiņas, droši vien, ka tas būs visvairāk, mēs fokusēsimies uz visām tam, visu veida informāciju vai zināšanām, kas būs radusies vai radošajām lietām, kuras acīm redzot, tomēr vajadzēs pēc noteiktiem kritērijiem mērķtiecīgi izvēlēties saglabāšanai, jo neviens jau vēl šodien nav atradis veidu, kā visu to tiešām saglabāt pieejami, lai tas būtu pieejams pēc 20, 30 un 50 gadiem, joprojām pie tā visi strādā un no tā, ko katrs teiksim, varēs šajā veidā saglabāt nākošajiem mūsu pēctečiem, ir diezgan svarīgi. Man pergamentu grāmatas pēc 100 gadiem noteikti stāvēs tāpat, kā viņi stāvēja, bet vai tie faili, kas tagad pēc 100 gadiem vai viņi būs pieejami, tas ir vēl milzīgs jautājums. Klausījos un visās tās definīcijās es pamanīju, ka atkārtojos viens un tas pats vārds. Sakārtot, organizēt, atlasīt, sakārtot. Tas, bez šaubām, tas ir veids, kā bibliotekas strādā. Bibliotekas mugurkauls, kurā gadījumā ir katalogs. To laikam jebkurš bibliotekas apmeklētājs zina, ka ja nav kataloga, tad faktiski zināšanas nav informācija. Definīcijas informācija nav atrodama, nav pieejama, līdz ar to viņi arī pēc definīcijas nevar būt šī atmiņas sastāvdaļa, ja viņi nav atrodama. Viņi ir tāda zemapziņa, paliek, nevis atmiņa. Man liekas, ka digitālo vidi šajā ziņā ir pavisam vēl savādāk. Domājot par šo prezentāciju, man ienāca prātā tāda analoģija, ka principā analogajā vidē atmiņas institūcijas strādā ar smiltīm. Objektu skaits ir mežonīgi liels, ārkārtīgi liels, bet principā ir iespējams katru atsevišķo smilšu graudu atrast, saskaitīt, ka tas ir tas smilšu grauds, pielikt klāt viņam zīmīti, pielikt numuriņu, pielikt punktā, un tas, lai arī faktiski ārkārtīgi grūti un reālā dzīvē nav izdarāms, bet principā tas ir, ko mēs zināmā mērā varam izdarīt. Attiecībā uz digitālo informāciju, tur man vairāk prasās pēc analoģijas ar ūdeni. Kad digitālā informācija, viņa tik ļoti verbjās un ir tik tāda amorfa savā būtībā, ka nav iespējams atdalīt vienu ūdens pilu no otras un sakatoloģizēt. Tas, jo īpaši iezīmīgi kļūst kaut pēdējos pāris gadus, gan vairāk ar pieminēto Twitter, gan ar Facebooku, gan ar visām šīm te kā viņas tiek sauktas reālā laika tehnoloģijām, kad informācija kļūst no statiskas vienības, kas tiek atrasta, viņa kļūst par straumi, kurā cilvēks ir centrā un informācija plūst garām. Un viens no maniem pēdējā laika mīļākiem citātiem, no kāda arī Twitter lietotāji, bija tas, ka viņš saka, es vairs nelasu ziņas. Ja ziņa ir tiešām svarīga, viņa pati man atradīs. Un tātad aizvien vairāk mainās šis vispār informācijas uztvēršanas modelis. Cilvēks ir centrā, zināšanas atrod cilvēku pašas. Kas līdz ar to arī padara, manuprāt, ārkārtīgi sarežģītu šo te katalogizāciju, jo mēs nezinām, kādā
aspektā, kādā griezumā cilvēks spēr meklēt šo informāciju. Man ir tāds stipri mīļš autors Davids Weinbergers. Viņam ir lielisks grāmatas nosaukums Everything is Miscellaneous, kur viņš ir ļoti skaisti šo tēzi arī pamatojis. Kad mēs prātus grāmatas, mēs varam sakārtot pēc visdažādākajiem parametriem. Pēc alfabēta, pēc izmēra, pēc krāsas, pēc UDK, pēc UI klasifikācijas, kā vien vēlamies. Bet ir viena problēma. Analogā grāmata, tas ir nosaukums, autors, atbilstošā klasifikācijas sadaļa, bet tas arī faktiski viss ir, kas mums pilota ir par grāmatu. Tikko mēs grāmatu pārvēršam digitālā formātā, viņi kļūst par vairākiem miljoniem atslēgvārdu, pēc kuru mēs varam atrast, pēc jebkura no šiem atslēgvārdiem mēs šo grāmatu varam atrast. Un mēs neviens cilvēks nav iepriekš spējīgs paredzēt, kāds būs šis te aspekts, kāds būs atslēgvārds, pēc kā šī informācija tiks atrasta. Viņi var būt absolūti tādi, ko neviens katalizētājs nevar iedomāties. Tātad, varbūt Andrejs var pakomentēt par šo te, kāda ir izaicinājumi. Tikai pievienoties šīm jauki ietērtajām pārdomām, un šī analoģija īstenībā ir diezgan laba ar smiltīm un ūdeni, jo informācija virtuālā telpā bez šīs dimensijas, viņi ir ļoti plaša un grūti aptveram, ir arī laika dimensija. Šī informācija nepārtraukti mainās. Un cenšoties šo informāciju saglabāt, mēs varam jautājums, vai savācot visu, kas pašreizējā brīdī ir pieejams, piemēram, internetā, mēs esam saglabājuši interneta saturu. Īstenībā, diemžēl nē, jo tajā brīdī, kad mēs esam pabeiguši vākt šo informāciju, internets jau ir savādāk, šis saturs jau ir mainījies. Un tas ir tiešām tā kā upē, kura nekad nav tāda pati, kāda tā bija. Ūdeņi jau ir aiztecējuši. Bet īstenībā man ir analogā domāšana. Analogais procesors, un es vēl gribu bišķīt reflektēt par to pamattēmu nācijas saistību ar atmiņu. Un šeit, man liekas, visas tā labi var iztēloties uz piemēriem. Un es aicinu iedomāties, un es esmu centies iedomāties, kāda būtu mūsu latviešu nācija un mūsu nācijas apziņa, ja Krišjāns Barons nebūtu savācis dainas, sakārtojis tās dainas skapī uz šīm mazajām papīrosu lapiņām, ja mēs būtu nokavējuši šo brīdi, kā tas daudzām citām nācijām ir noticis. Tā tautas dziesmas folkloras bagātības jau bijuši daudzām nācijām, bet maz kura ir spējusi tās saglabāt, un latvieši ir unikāli ar šo plašumu, kādā tas ir saglabāts. Kā mēs šodien justos, ja mums nebūtu šīs tautas dziesmas? Vēl cits piemērs. Savulaika vēl skolas gados, tanī sistēmā, man bija tā brīnišķā iespēja vasarās piedalīties arheoloģiskos izrakumos, ko vadīja tās brīnišķīgs arheologs Vladislavs Urtāns. Cilvēks, kurš ļoti daudz ko savā mūžā pieredzējis. Dažiem atmiņu stāstiem viņš pie uguns, kur ar mums sīkaļām dalījās. Un viens šis stāsts man īpaši iespiedies atmiņā. Viņš stāstīja, ka vēl Pirmās republikas laikā viņi veica izrakumus un cik tur metru, 1,5–2 metru dziļumā, tāda vērsta tāzes gabalu bija atrast. Diezgan daudz un tādas sarulēti. Viņi mums papētīja, attina, rūpīgi aplūkoja no visām pusēm. Nekas tad nebija saprotams, kas ir. Un šis materiāls, ka viņi izceļ no zemes, gaisā, skābekļa vidē, ātri oksidējas, noārdās, viņš nesaglabājās. Tā arī šīs tāzes arī aizgāja zudībā. Un viņš saka, un tagad viņš bieži par to tad, kad viņš stāstīja, viņš bieži par to atcerās un domā, bet ja no tām tāsīm bija rakstīts ar kādu tā laika rakstību, kāda toreiz bija pieejama, un tur varbūt bija pierakstīts tās latviešu vai mūsu senču, tur jau bija arī vairākas tautības gudrības, un vienkārši tas raksts nesaglabājās.
Bet ar mūsdienu tehnoloģijām, ar kādām jaunām iekārtām, rengeniem un staru spektrogrammām, varbūt, ka to varētu nolasīt. Un iedomājieties, kāda būtu mūsu nācijas apziņa, ja mums būtu saglabājies šāds atmiņas slānis no 2000 gadu vecas pagātnes. Kā mēs tad justos? Tās ir šīs manas pārdomas par atmiņu nāciju. Principā sanāk tas, ka formātam tomēr ir ārkārtīgi liela nozīme. Tādā izlabēs. Tas man, es par šo jautājumu arī domāju, ka ir samērā mūsinoši, ka par, skaidrs par 50 gadu vecu vēsturi mums ir samērā tomēr skaidrs priekšstats, kas ir noticis un kā tā dzīve ir bijusi. 100 gadus, mēs arī vēl varam iedomāties. 200 jau nedaudz grūtāk, par 1000, par 2000 gadu vēsturi. Mums ir tik ārkārtīgi fragmentāri šī zināšana, ka mēs izrokam dinozauru, noskaidrojam, kāds viņš apmērā varētu būt ar mūsdienu tehnoloģijām. Un es tagad domāju par to, ka tāpat tas priekšstats jau ir. Mēs savā grāmatiņā, galvā, mentālās bildītes sazīmējam, tās bija dinozauri, cilvēki dzīvoja šitā. Mums tā kā liekas, ka viss ir skaidrs. Kas notiek tagad? Tagad tās informācijas ir ārkārtīgi daudz. Iedomājies, pēc 200 gadiem mēs būsim atstājuši tādu plāķi informācijas. Kā tas mainīs, teiksim, cilvēks pēc 200 gadiem uztver par to, kā mēs esam šodien dzīvojuši. Viņam būs, principā, 75 reizes par daudz informācijas. Mana pārliecība ir, ka mēs nevaram zināt, kas būs vajadzīgs vai ko interesēsies vēsturnieki un cilvēki pēc 100 un 200 gadiem, ko viņi gribēja saprast par šodienas laiku. Un es, piemēram, gadās redzēt vecas fotogrāfijas no pagājušā gadsimta sākuma. Man, skatoties vienkārši cilvēku bildes, teiksim, sēžot pēc novāktas ražas, sēžot pie pusdienu galda, saklātu baltu galdautu, kā šie cilvēki, kādi viņiem stāja, kā viņi ir saģērbušies, kādi ir skatieni. Ja? Tas man izsaka varbūt daudz vairāk par to, kā cilvēki jutās un dzīvoja par kādām dokumentālām vēstures dokumentiem un kronikām un aprakstiem. Un varbūt, ka šīs emuāru ieraksti, Twitter vēstules un paviršās piezīmes, kuras mums liekas, tur tādas sēnās tur klejo, bet varbūt, ka tās mūsu laiku raksturo daudz labāk nekā avīžu slejas. Vai nav, ka trūcīgo liecību dēļ mēs savā ziņā idealizējam, kad es iedomājos, ka cilvēki tajā laikā, fotografējās, 3 reizes mūžā, varbūt, attiecīgi līdz ar to saposās. Un mēs paskatāmies to bildi, mēs iedomājamies, tas tiešām bija satriecoši, kā cilvēki tajā laikā dzīvo, bet mēs patiesībā mēs to nezinām, viņi tāpat tās iespējams dzēra un citas sievas un diezgan. Nē, tas viss notiek. Man bažīgi, ka tas lieliskais citāts darīja, ka es nemeklēju ziņas, ziņa atrod mani. Patiesībā diezgan bažīgs citāts, jo, protams, ka viņš izplatās mūsu tajā pirkstiņu veiklo, bet satura grūti atrodošo jauniešu un ne tikai jauniešu vidē. Faktiski izplatās tas, mēs paļaujamies, un vien vairāk izplatās tā ziņa, kas atrod mani un kas aizvien krāsaināk, plašāk, ilustratīvāk atrod mani. Nevis es meklēju, ņemot vērā kaut kādu savu noteikti iepriekšējās pieredzes lauku, savas intereses, es meklēju šo ziņu. Šo ziņu tādā plašākā, protams, varbūt nevis tikai publicistiskā nozīmē. Tāds diezgan tāds bīstams. Es mazliet atkal savukārt līdzsveram gribu mazliet atvairīt šo skepsi par to, ka tas varētu būt kaut kāds briesmas darīt vai kaut kādā veidā. Cik es saprotu, bažas ir par degradāciju, kas varētu iestāties. Man liekas, ir tā, ka varbūt Latvijā, tā teikt, tas saucamais analogais mantojums tiešām ir tik ļoti trūcīgs no vēsturiskiem laikmetiem, bet, kad jā, mēs izjūtam ārkārtīgi lielu atšķirību starp to, kā mēs tagad varam pierakstīt un saglabāt savu vēsturi nekā iepriekš. Bet, ja mēs ņemam kaut vai Itāliju,
tur jau ilgus gadsimtus no katra kvadrātmetra pilsētas un lauku nāk pretī šis vēsturiskais mantojums, un ne tikai simtus, bet tūkstošu gažu ietvaros. Līdz ar to, ko es ar to gribēju pateikt, tur ir tas, ka tas analogais mantojums arī jau strādā tādā līmenī, ka viņš atrod šo cilvēku. Viņu jau neviens vairs nemeklē, vai vēl nemeklē, bet tas, tā informācija nāk pa priekšu tai zināšanai. Un, ja mēs gribam jautāt, kas slikts ir noticis ar itāļiem šobrīd, es domāju, ka mēs tā nevaram atbildēt, nekas slikts ar viņiem nav noticis. Jo viņi tiešām dzīvo, tā teikt, savāktas un arī nesavāktas, bet vienkārši saglabājušās informācijas pārbagātībā. Tā, jā. Es varbūt nedaudz gribētu. Jā, te tika pieminēts par mūsu trūcīgo mantojumu. Nu, varbūt tādā griezumā, ka mums ir kā tā, ka tās tehnoloģijas nebija tik īsti labas un pareizes, kā to saglabāt. Nu, varbūt pat iemesli citādāk. Kad tās vēstures pārmaiņas, kas ir bijušas šeit, tās arī nav ļāvušas saglabāties daudz kam. Tas tā pie tā trūcīgā mantojuma. Es domāju, ka latvieši ir diezgan pietiekuši liels šis mantojums. Pie šīs diskusijas vispār kā tādas. Nu, kas tad ir? Nekas jau nav mainījies. Mēs jau esam tur, kur mēs esam. Mēs visi darām to, ko mēs darām. Mēs esam fondus krājuši, informāciju mēs esam vākuši. Tagad ir nedaudz pamainījies informācijas vākšanas veids. Nu, tagad mēs to esam nosaukuši par digitālu. Un tagad gribētos, tagad cilvēkiem gribās vienmēr nosaukt to par revolūciju. Nu, manas domas ir tāds, ka nebija jau kāda revolūcija. Tā ir vienkārši normāla attīstība. Mēs esam tādā attīstības laikā, kad mēs jau varam to un mēs jau varam to. Un mēs varam, nu pat mēs varam savākt visu to, kas mums ir, ko mēs runājam, ko mēs rakstam, ko mēs redzam un kas mums ir apkārt. Ir jautājums, vai tas mums ir vajadzīgs vai nav. Varbūt ir, varbūt nav. Ja mēs savācam pa daudz, tad mēs esam tādā vietā, kurā mēs esam, kad ir trūcīgs šis mantojums. Jo vai tas viss būs izmantojums vai nebūs izmantojums, to mēs tikai redzēsim vēlāk. Un ja mums ir nesistematizēta ļoti liela informācija, tā ir gruškas. Tā es varu atļauties pateikt. Tad pie tehnoloģijām, pie morāls. Vienmēr šī dilemma ir blakus. Tehnoloģija un morāla. Jebkura tehnoloģija un morāla, kā vienmēr, ir iepakaļ. Un ja mēs spēsim un mācēsim to sabalansēt, arī šajā digitālajā laikmetā, ja mēs visu sistematizējam un vācam, jā, tas ir ļoti skaisti un labi, bet tam nāk citu pieskaņu. Mēs to visu varam sasistematizēt, salikt. Un vispār, jo kas ir mērķis sistematizēt un veidot arhīvus, lai visiem viss būtu pieejams. Tas ir tas mūsu ideālais skaistais mērķis, uz ko mēs tiecamies. Lai būtu elementāri īsā laikā visa informācija, jebkuram, kas nāvās pieejama. Bet, ja mēs aizmirstam to, kas veido šo informāciju, ja? It kā jau tā, ja izdevējs kā tāds šajā brīdī mēs fondiem nododam kā priekšjaumu, kas arī šeit ir pateiktu, un izdevējiem, tas ir tā kā pienākums ar likumu noteikts, un arī izdevēji no laika galā fondiem dod grāmatas, krājumus, ja? Krājumus veidot. Bet šajā digitālajā laikmetā tehnoloģija, kas mums atļauj arī paņemt šo informāciju, tā vienkārši. Un ja mēs neievērtējam šajā visā posmā to, tad šī informācija var palikt nabagāka un, ja ir autors, kas veido manuskriptu, kas ir izdevējs starpā? Izdevējs ir tas, kas šo manuskriptu pārveido saprotamā valodā. Ja mēs ko mēs varam izdarīt. Mēs varam ielikt iekšā visu to, ko autors uzraksta. Tās ir viņa autortiesības. Bet ja mēs izmetam izdevēju kā starposmā, kas tad beigās tur sanāk? Tā es uzreiz. Es arī piebilst to, ka šobrīd, varbūt mēs vēl neesam īstam gatavi, mazliet tā kā aizkavējušies un esam pārsteigti, ja, bet būtībā tagad,
ir tāda neskaidrība. Nu, kur tad ir tā trauslā robeža starp krājumu papildināšanu, informācijas uzkrāšanu un publicēšanu? Jo šobrīd mēs ar to saskaramies. Nu, kurā brīdī tā bibliotēka strādā faktiski kā izdevējs un publicē materiālu, un kurā brīdī tā ir tiešām tikai uzkrāšana. Nu, droši vien šī nav īsti tā tēma šodien, jā, bet šīs lietas jau nav līdz, protams, jā, ka tā analogā sistēma tā kā īsti nav gatava laikam tam lielajam sparam, lai neteikt agresivitāte, ar kādu brīžu tā digitālā lieta nāk iekšā. Ir, patiesībā sakot, ir šodienas tēma, bet tas ir 5. segments, un mēs tās mūsu paredzam pāri. Nu, jau es piemirstu, kurš no mūsu vidējiem runātājiem arī tā jau smalki aizvilkus tēmu par lasīšanas īpatnībām. Proti pie tā, ka atgriežoties pie informācijas plūsmas, nu jā, slēgam es bišķiņ jaunāks par dažiem citiem, un es konstatēju, ka es pats negribīgi, bet esmu pieņēmis šo te lietu, tātad par to, ka tas, kas kalpo kā informācijas filtrs, un tā nav tehnoloģiski, tā vairs īstenībā galīgi nav tehnoloģiski lieta, lai arī, protams, viņi ir manifestējusies ar tehnoloģiskiem līdzekļiem, ir tas, ka tāds teiciens pasaka, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas tu esi pats tādā vispārākajā pakāpē. Proti, kad mani draugi priekš manis atlasa informāciju. Mums ir kopīgs kaut kāds lauks, kurā mēs tomēr dzīvojam, un tas, kas viņiem ir interesants, visdrīzāk būs interesants arī man, un otrādi. Tas, ko es iemetu saiti uz kaut kurien, visdrīzāk viņiem būs interesants, un tas ir tas, kā strādā šī te informācijas atlase. Un es mēģinu ieraudzīt to vietu, kur tur iespraukties bibliotekā, jo tā nav sistematizēta informācija. Viņi ir ļoti izplūtus amorfa tā definīcija, kas ir tas, ko mani draugi priekš manis atklās. Un līdz ar to es tā gribēju ātri pāriet pie tēmas par to, kā vispār cilvēki tagad uztver informāciju. Un tas man ir vēl viens mīļš, ārkārtīgi autors, Niks Kars. Man liekas, viens no lieliskākajiem mūsdienu tādiem tehno-anti-utopiķiem. Viņam ir šāda absolūti fantastiska analoģija par pankūku cilvēkiem un katedrātas cilvēkiem. Proti, kā viņš stāsta, ir tas, ka principā klasiskais apgaismības laikmeta cilvēks ir katedrātas cilvēks, kurš faktiski visu savu mūžu velta tam, lai izglītotos, lai būvētu sevi kā katedrālu uz augšu, skanīgu un veidošot savu zināšanu telpu. Un līdz ar to rodās šie te apgaismības laikmeta cilvēki, ko mēs mūsdienās tā kā lasām vēstures grāmatās un literatūras vēsturē. Savukārt, tas veids, kā mūsdienās cilvēki uzņem informāciju, tā retos gadījumos vairs ir tāda sistemātiska pētniecība, mācīšanās, zināšana savākšana pēc saviem atlases kritērijiem, bet tā ir tieši šī te plūsmas veidi, kad es savācu to, kas man ir interesants, un līdz ar to veidojas pankūkas cilvēks. Kad viņš vairs nebūvēja sev uz augšu kā tādu celtni, bet viņš ir plakans. Viņš zina ārkārtīgi daudz par nenormāli lielu sfēru skaitu, bet visas tās zināšanas ir tādas šitik biedas. Viņš zina virspusēji visu. Jā, bet tā pankūka arī var būt ļoti bieza. Es uzreiz tās kā redzam zīmējumā, arī 4 pankūkas var sakrāt. Vai ir biezās un plānās pankūkas, protams. Bet man šī te analoģija ārkārtīgi piesaistīja. Un es domāju, ka vai tas, ka cilvēki šādi te mainās, vai tas ir risks, vai tas mūs patiesībā sakot padara par sliktākiem cilvēkiem? Ko dara šo? Ko dara katedrāļu cilvēks? Ja visai rīcībai mērķis. Jā, ko viņš ar šīm zināšanām uz sevi dara? Uz sevi vai uz sevi? Bet es arī domāju, mēs tagad pieskaramies tā pankūku metaforā, bet es, piemēram, pēc sevis izjūtu, ka uz mani tā metafora diez vai attiecās, es drīzāk sevi izjūtu kā tādu
tīklojumu, jo tiešām tu esi saistīts ar neskaitāmām mazām saiknītēm, ar visādiem informācijas avotiem. Tu tā pārpūka kaut kā neveidojot drīzāk kaut kas tāds, kad jā, tu varbūt var sāk baidīties par savu kodolu vai par kaut kā tāda veida struktūru, kas saudzē centru. Tad mēs jau tādā dodam vairāk šos cilvēku vārdu. Ja ir vēl tīkla, tad Inga piedāvā vēl tīkla cilvēku, es piedāvāju šīs saimnieces principu, jo es kā saimniece zinu, kuru meitu savā sētā, kuru meitu man būtu, kura vislabāk prot slaukt, kura saprot visu par govīm, kurai dažādi certifikāti, kuru es varētu sūtīt uz kūti. Tad zinu, kuram ir tāda domāšana, loģiskā domāšana, kuru puisi es varētu likt iekšā, lai viņš ietu pie arkla un traktoriem. Un varbūt man ir vajadzīgs zināt, kuri ir šie cilvēki, ar kuriem es varu strādāt. Es pat arī domāju, ja man ir vajadzīgs uzrakstīt kādu vienu grāmatu vai kādu pankūku, šai gadījumā grāmatu kā pankūku, man ir jāapzīt šie ingredienti, milti un vēl. Un es pat nedomāju, ka tas varētu būt. Ko es daru ar šo torni, vai tas ir varbūt Pizas tornis, kas tā lēnām brūk un nošļūk, vai arī katedrāli. Vairāk šie veidi vēl būtu. Turklāt vēl katedrāli ir kaut kas nobeigts un nepapildināms. Pankūki ir mūžam atvērta. Ar atvērtību jau arī. Mēs zinām, ka postmodernisms jau arī tomēr brauc visādās vietās. Nav jau tas tik vienkārši, un tomēr laikam ļoti sāpīgs ir tas kodola jautājums. Un tas kodola jautājums tiešām, ko mēs ar visu to iesākam un kā mēs atrodam. Un tā nav opozīcija, bet lai būtu diskusija, opozīcija kaut kāda ir vajadzīga kaut vai radīt par formātiem un visu pārējo, bet, ja ir kaut kādi noteikti cilvēki, kuriem ir kodols un tas kodols, kas viņiem prasa, ne tikai, kaut kam iedziļināties. Vienalga, pieņemsim, tas būtu Joyce Ullis. Un tā ir ne tikai intelektuālā, tā ir arī kaut kāda emocionālā lieta, ja? Vai Brahms rekviems. Un viņš grib atgriezties vēlreiz kaut kādā noteiktā gan intelektuālā, emocionālā stāvoklī un pārlasīt Ullisu un vēl noklausīties šo Brahms rekviemu. Kā šis kodols abās šajās situācijās, kā viņš gan glabājas, gan veidojas un cik noslēgts ir viens un cik atvērts ne tikai tīklojumam, bet kodola veidošanai un saglabāšanai ir otrs. Lai provocētu diskusiju nedaudz par tām tehnoloģiskajām tendencēm vai vispār paradigmām jaunajām, ir pamanīta tendence, ka cilvēki virtuālajā vidē mēdz darboties ar vairākiem saviem, ar dažādiem vārdiem, veido dažādas savus virtuālos stāvus internetu vidē un pat dažkārt iesaistās diskusijā. Ir tādi pazīstami cilvēki rakstoši, kuri uzraksta savu rakstu gabalu un tad internetā paši ar sevi aktīvi diskutē vairākās lomās. Tā ir īpatnēja tendence. Kas vēl notiek? Ir eksperimentāli projekti, bet šīs tehnoloģijas drīz varētu kļūt par realitāti, kas spēj ierakstīt visu, kas ar mums notiek. Visu, ko mēs dzirdam, visu, ko mēs lasām, visu informāciju, ko mēs patērējam, visus attēlus, ko mēs redzam. Es vienā konferencē uzstājās viens cilvēks, kurš mēnesi pats uz sevi to eksperimentēja un rādīja to fragmentu no tās savas dzīves un visu to informācijas gūzmu. Un faktiski jau šī digitālā informācija kaut kā paņem daļu no tavas personības un esības. Un šie virtuālie līdzinieki var kļūt fantastiski tuvi tiem fiziskajiem līdziniekiem. Akal ir konkrēts projekts Natāla, piemēram,
kas veido šīs virtuālās būtnes, kuras, vismaz tajās demonstrācijās, kas ir redzētas, izskatās ārprātīgi dzīvas un intelektuālas, bet ir virtuālas. Un šis jautājums par kodolu, kur tad paliek šī personība, indivīds, un tālāk paiet pakāp augstāk nācija, tad postmodernajā telpā kļūst pavisam sarežģīts. Bet man ir tāds jautājums, tādi diskusijas priekšā sēdētāji. Man ir sajūta, ka jūs neesat lasījuši definīcijā latviešu avīzes. Jo tur bija ārkārtīgi skaists piemērs, un es domāju, ka ja mūsdienās dzīvotu tie paši autori, tad viņi tikpat veiksmīgi, kā mēs pat labi izdomātu visdažādākās sev virtuālās identitātes. Es te nesākšu uzskaitīt visus upīšu pseidonīmus, ar kādiem viņš prezentējās, bet bija jau arī tādi izplatītāki, tīklveidīgāki rakstītāji. Man liekas, mēs runājam par cilvēku dabu, kuram nikuši nemainās arī postmodernajā laikmetā salīdzinājumā ar attaisnību, ko te piesauc. Tomēr arī šodien var atrast katedrālis cilvēkus, pankūku cilvēkus, tīklu cilvēkus. Droši vien mēs atrast vēl kaut kādas struktūras, tādu lucīšu cilvēkus, legālu cilvēkus. Bet principā tās ir cilvēku attiecības ar zināšanām. Ar zināšanām vai ar informāciju, kurā brīdī vai teiksim, tiek no informācijas līdz zināšanām vai paliek informācijas līmenī. Un tad ļoti patīk, pat nav īstais vārds, bet tas vispār tāds zīmīgs un raksturīgs vienkārši šiem laikiem, ka bakalaura darbā literatūras sarakstā vienīgais avots ir Google. Pie tā paša teiktā es gribēju papildināt par to informāciju un sistematizēšanu. Mums bija Barons un Dainis, bet mums jau bija arī tas skapis. Ja mums tas skapis nebūtu, tās Dainis būtu, grūti pateikt, kā tas būtu. Un ja mums tagad ir tik daudz tās informācijas, un ja mēs neatradīsim to sistēmu, kā tad tas īsti būs? Laikam jautājums ir tomēr par to informācijas raksturu, jo, teiksim, Vilkspuns savā prezentācijā daudzreiz pieminēja, kā paši par sevi saprotam tādu lietu, ka ir jāatlasa, ir skaidrs, bet, teiksim, man kā avīžniekam tas uzreiz liek salasīties, vai tā nav cenzūra. Jā, vai tā nav cenzūra. Tāpat laikā es pārdomājot, ir skaidrs, ka ne Brāmsu, ne Džoisu neviens garām nepalaidīs, varbūt tas, kas tam cietam nav skaidrs. Nav skaidrs? Nē, muļķības. Tad ir diskusija priekšmums tā kā, no manām pozīcijām liekas, ka tāda institūcija kā biblioteka nevarētu palaist garām šādu veidu fenomenus. Runa varētu būt par kaut ko droši vien stīkāku, aptumanāku, kaut kādas interpretācijas refleksijas. Kā ir ar to? Jā, tad tā viena nelēma ir, ja mēs runājam par analogo informāciju, tad ļoti svarīgs faktors ir laiks. Mēs varam sākumā paņemt visu to, kas šobrīd ir, bet laiks noliek savās vietās. Jātaks visu pēc 10 gadiem publiskās bibliotekas izmet ārā visas avīzes, kas ir bijušas pēc 20 gadiem. Gandrīz visas grāmatas nomaina savā publiskās bibliotekas krājumā. Nacionālajā bibliotekā ir citi kritēriji. Mums ir viss, kas ir par Latviju un latviešiem un izdots Latvijā. Tas viss mums ir jāsaglabāt pašā laikā. Mēs tieši tāpatās esam miljoniem ir atnācis un miljoniem ir aizgājis no bibliotekas. Bet tur ir tas brīnišķīgais faktors, laika faktors, jo laiks noliek savā vietā. Šeit ir tā problēma, ka nav šī laika faktora. Mēs šodien, kas šodien radies, viņš šodien arī pazūd. Ir pat konceptuāla māksla, es domāju, ka Inglava zina, tur ir tāda konceptuālis, kas rada mākslas darbu uz 3 stundām. Viņš 3 stundas ir pieejams internetā, un viņš automātiski izdzēšās. Un jūs neko nevarat izdarīt, jūs nekādi nevarat noturēt. Jo programma redakti ir tā, ka viņš vienkārši pazūd. Tas darbs. Jūs 3 stundas viņi varat skatīties. Un viss. Nevarat viņu neokupēt, ne kaut kādā veidā jūs nevarat šo te saglabāt. Un tā ir tā dilemma, kas mums bibliotekāriem ir. Ja? Kā šodien noķert to pareizo visu, kas ir kur mērķiem vajadzētu būt tomēr saglabāt nākotnē. Un tāpēc mēs arī šo diskusiju rosinām. Mums arī nav, ja mums būs viss skaidrs, es atvainojos, mums šī diskusija nebūtu vajadzīga.
mums gribās saprast un domāt un runāt par šo, lai patiešām būtu dažādi pieņēmumi, dažādas idejas, kā teiksim, mēs varam ar to strādāt. Jā, tā ir tieši tā lieta. Tā ir tā lielā fundamentāla atšķirība ir starp to, tieši no šī viedokļa, jā, no šīs atmiņas viedokļa. Agrāk tur labi kaut kas sadega, ka upīts otrais uzrakstīja to savu zaļo zemi un vēl bet šajos laikos ir tiešām tas tāds faktors ir. Līdz ar to visu laiku uzmalsās tas iecerīgais jautājums, bet vai tiešām vajag saglabāt? Varbūt nekas arī nenotiks, ja mēs nesaglabāsim. Varbūt šiem te pankūkas traumas cilvēkiem, kas es domāju, kļūs vēl izteiktāks, jo mainās pats cilvēks, pat viņa domāšana sabiedrība mainās no informācijas uzņemšanas paradumiem. Varbūt viņiem vairs nevajadzēs, un viņiem pietiks ar šo te dzīvošanas traumēm. Protams, kamēr viņš nav students, pētnieks, zinātnieks, jau izdzīvot, viņiem to nevajadzēs. Jo patiesībā sakot, tās Dainas, tas ķecerīgs piemērs, ka visi kādreiz ir, acīm redzot, svinējuši Jāņus, un sakiet, cik bieži jūs tā kā, apdziedaties, cik izplatīti jūs paziņu lokā ir, dziedāšana no gaidiem līdz gaidiem Jāņu naktī. Es godīgi atzīstos, es droši vien varu saskaitīt, 5 tautas dziesmas, ko es atceros no galvas. Tas man netraucē būt godīgam pateikt, jo es zinu, ka tas ir svarīgi. Bet vai jūs domājat, ka Dainās ir tikai dziedāšana, vai tur nav tāpat kā Lielvārdas jūs tā kaut kas vairāk? Protams, ka ir, mēs to vairs nezinām. Ja mēs saskatām tikai kā dziedāšanu kaut kādus... Mēs jau Dainas ikdienas tekstā lietojam pat bez tiešiem citātiem. Un vispār mums jau viss kaut kas te notiks, ir degušas bibliotēkas, civilizācijas, kultūras, ir tik daudz, kas pazūdas. Mēs taču nezinām, kādu mēs būtu, ja tas būtu saglabājums. Vai mēs zinām, kas sadega Vīvenšteina pilī? 5. gadā. Mēs zinām, kas sadega Vīvenšteina pilī. Mēs nezinām. Un vēl jau no tehnoloģiskā viedokļa. Ja mums tā informācija viss ir tehnoloģiski digitālā veidā, kas var galvot to, ka mums neizstājās kaut kāds ugunsgrēks vienā brīdī, jo tehnoloģijas iet uz priekšu. Pilnīgi nekādas garantijas. Un tādā brīdī mēs paliekam pilnīgi normāli. Kā varam nav. Bet labs piemērs, kolēģās par pīles ātri, bet ir tik daudz pazūdis un nekas tā noticis, ka mēs ir sakojuši, visi ir laimīgi. Mēs labūtīts vienkārši, mēs esam savādā. Kas mēs zin, kāda mēs būtu? Kā būtu? Bet par to daudzumu varētu domāt, uz kam vajadzīgs tas milzīgais apjoms. Ja tā nodeldētā tēze, ko vēl tādā sistēmā skolās kala par kvantitātes pāriešanu kvalitāti. Un es par to atcerējos saistībā ar to, ko mēs darām Tildē, ir ar mašīnu tulkošanas attīstību. Kādreiz, ir šī ideja vai centieni vai vīzija, kad iemācīja datoram tulkot no vienas valodas otrā. Un tas ir ļoti grūts uzdevums, jo labs tulkotājs nevis pārceļ vārdu vienā valodā, iztulko otrā valodā, bet saprot tekstu jēgu un pārceļ tulkojumā valodā un jēgu datoram iemācīt. Pašreiz ir neiespējami. Datoram autortiesības grūti. Bet paturpinot to domu, vairāk kā 30 gadus ir milzīgi resursi un pūles ieguldīti pasaulē. Latvijā mēs no 90. gadiem strādājam, lai aprakstītu ar likumiem valodu. Gudri cilvēki, speciālisti, valodnieki, datorspeciālisti centušies valodas likumus iekodēt datorā. Ar grāmatas līmeņa tekstiem dators tiek labi galā šādā veidā, reāliem tekstiem netiek galā. Valoda ir daudz bagātākā, to var aprakstīt vislabākie valodnieki. Bet pēdējos gados pasaulē notiek milzīgs apvērsums šajā jomā, un mēs pie tā strādājam latviešu valodas pētījumos. Izrādās, ka tas milzīgais digitālo tekstu krājums, kas tagad ir pieejams, ar statistiskās analīzes palīdzību atklāja šīs slēptās sakarības. Ja mēs analizējam milzīgus tekstu apjomus, mēs varam redzēt, kādu vārdu var būt kopā, kādu vārdu var sadzīvot teikumos. Šo kombinācijas skaits ir ārkārtīgi liels, bet ja mums ir milzīgs digitālo datu apjoms, šie algoritmi spēja atklāt sakarības, ko neviens valodnieks nespēja izvilkt. Un var radīt mašīnu tulkošanu, kas vēl tālu atpaliek no cilvēku tulkojumu, bet jau ir lietojama. Apskatieties, ko dara, piemēram, Google mašīnu tulkotājs, translate google.com,
Varat pamēģināt, pareklamēšu mūsējo translēt.